no ražošanas līnijas tiek uzvirzīti augšā ar kausiņu palīdzību jau no sākumā tanī pusē. Pēc tam viņi šeit nonāk pa transportieriem kausiņos, un viņi nonāk tālāk dozatoros. Dozatori ir... Ja nofotografējam, tajām vēl tālāk. Mēs būtībā arī tos pašus šķipus, kas ir tagad varētu kaut kur notirgot viņu savējiem, bet tagad neatbilst kvalitātes prasībām, mums ir fitosanitārijas noteikums, ka tiem pilnīgi viss ir jādod lopiem, nekādi izņēmumi. Ok, varbūt daram tā, ka pa šīm katram ir liels tāds rītos ar iepakojamo materiālu, čikstiebi, notniebi. Viena trešdaļa ir čikste, 2/3 ir gaisa, kas nodrošina, lai čipsiem nepiekļūt mehānismu, kā saka, čipsi netika mehānismu bojā. Bet mūsu izkuma līmenis ir jau sarunāts līdz 2%. Tā kā, tieši tādēļ... Kā viņiem būs šo darīt labi? kurā tiek pārbaudīts, vai iekšā nav kāds svešķermenis. Piemēram, ja jūs daudzkārt tur iekarīt, kas nedrīkstētu notikt, tad uzreiz aparāts izmet to kastu ārā. Tā līnija izmet vienkārši tālāk ārā. Un darbinieks jauc visu ārā. Ir tā, ka sākumā izlaiž vēl vienreiz cauri, paskatās, ja vēlreiz mašīna nopisē svešķermeni, tā kā muitā, skeneri, un viņam ir noteikti konkrēts līnijas, cik drīkst būt maksimums. Tas ir tik līnijas, cik pats. Ja ir kaut kas līgāk, viņš automātiski uzreiz izmet ārā. Ir tieši gadījumi, kad kaut kā līnija, kaut kā tomēr kvalitāte prasa tādu. Bet šī ir noliktava, gatavās produkcijas noliktava, kurā mēs redzam jau gatavi kvalitatīvi ādas šķipsi, gaida savu ceļu pie pirkēja. Dubultpakas to. Šeit varbūt, ja ir arī kaut kāds specifisks. Pa maisiņam. Ribī maisiņā iekšā. Tas, kas notiek, teiksim, tālāk normāli lielu fermu, mēs varētu to visu apēst. Varbūt vēl kādi jautājumi. Ja nē, tad vai virzamies augšā un viss jautājums augšā, tad uzturmācīt pasē.